Šodien parunāsim par barotavām upei. Tieši upei, jo lietus līst, rudens nāk, ūdens celsies upēs, straumi būs lielāka un fīderi tam akšķirīgi gribās. Tādiem apstākļiem vajag piemeklēt speciāls fīderi barotavs. Kā piemēru varu parādīt, mūsu veikalā ir gana daudz, mēs par to esam padomājuši. Veikalā tādu barotavu, speciālu straumes barotavu ir gana daudz. Kā viens no piemēriem, šāds te, tas, ko es visu laiku esmu rādījis un rādu stāstu par to, ka man pašam patīk ļoti šāds barotavs, kurām svins ir, viss svars ir lejā. Ja? Tad šajā gadījumā te viņš ir šāds te, ar tādiem kā āķiem. Jo, kāpēc tā? Jo pati barotava, nekāda vienalga kāda forma viņai būs, viņa upē neripo. Jo tad jau uz upē uz grunts nebūtu ne zāles, ne kaut kādas lapas, nekas tur nevarētu, ja viņš viss tiktu iznests ārā. Lejā tur pie grunts straumi ir stipri mazāk. Tāpēc pati barotava nekad neripo. Parasti ir velk barotava iekrīt, tad straumes tiep auklu, barotava pagriežās šādi te un tad tā auklas tilpa viņu sāk vilkt. Un jo vieglāk barotava, jo ātrāk viņu aizvelk kaut kur prom. Tāpēc šādas te barotavas, tā kā ar āķiem, ja? Šādas te barotavas ir straumē daudz piemērotāks. Variācijas ir ļoti daudz, ja jums nepatīk, ka šitā liekas, ka šitien kaut kas pīsies, ja? Tad ir ar šādām te pumpiņām, kas arī aizķer, jebkurā gadījumā vienmēr nokrīt ar svinu uz leju barotavu, tāpēc, ka tur, un lai viņa nevarētu tik ātri slīdēt, ir pilnīgi tāds, tā kā vienādas tās pumpiņas. Ir tā saucamie vampīru zobi barotavs. Šādas te, kur arī viņa pirmām kārtām jau viss svars ir šāds te. Augšā ir plānāks tas svins un uz leju ir biezāks. Tātad viņš arī mazāk vērpjās lidojumā, tāds taisnāks lidojums, precīzāks, labāks, vieglāk ietrāpīt tur, kur mēs gribam. Un otrām kārtām apakšējie, tā kā tur, kur būs jāvelkās, ja, tad apakšā ir lielāki tie zobi. Un vairāk ieķerās, un daudz labāk šādi te barotavi arī daudz labāk turās uz grunts. Šitien ir variācijas ar šādiem te daudz. Te ir arī mazāks, te lielā, te mazā. Katrā gadījumā visos iespējamos svaros šādi te barotavi ir gana daudz. Te ļoti izteikts tas vampīru zobs. Viņi nokrīt un smuki. Viņai nav jājātējas, jo paceļot uz augšu, sākot vilkt, viņam ir diezgan ātri, diezgan labi ir jāuzpeld. Bet straumi jātur, tātad viņi nokrīt, straumīt pagriež viņu, hop, un gribētu vilkt, zobi ieķerās smiltī vai gruntī, vienalga kāda viņi ir. Un tālāk viņi arī neiet. Tā kad viss notiekās. Katriem apstākļiem vajag piemeklēt savu barotavu. Un tad pat tā, kad jūs uzliekat kaut kādu vienkāršu, jebkuru šitādu barotavu. Uzliekat, kurai nav kur ieķerties. Jums tādu vajadzēs, pieņemsim, 70 vai 100 gramu tā, ka jau pat velk, tad šādu te ar zobiņiem jūs varēsiet mierīgi uzlikt 80 gramu. Un fīderī, kā mēs zinām, ar vieglāku barotavu ir patīkamāk strādāt. Pat ja jums ir jaudīgs kāds, vienalga, mest tos lielos kilgramīgos klučus, tās barotavas nav tas lielākais prieks. Apstākļi piespiež. Tāpēc, ja mēs izvēlamies kaut kādas pareizās formas barotavas, tad mums fīdera makšķerēšana pat liela ūdens apstākļos dod daudz vairāk prieka. Tas taču ir galvenais.